Šī video mēs apskatīsim week 5 problēmu set vienīgo problēmu speller. Šī gadījumā mums ir dota pusgatava programma, kas nolasa no faila vārdus, salīdzina ar to, kas ir atrastais tekstiņā un pasaka, cik vārdiņi ir pareizi, nepareizi un izvada to kā rezultātu. Tātad speller C mums īsti neinteresē, tā ir tāpēc, ka tas jau tas dotais šablons, kur tiek viss atvērts un tiek izvadīts rezultāts. Tas, kas mums interesētu, ir, ka dictionary H mums ir pateikts, ka vārdu maksimālais garums ir 45 simboli. Mums ir funkcija, kas pārbauda, vai vārda ir. Mums ir hash, kas izveido vērtību, kas atbilst konkrētiem vārdam, lai nedaudz īsāku laiku meklētu. Load, kas ielādē vārdiņus, izmērs, lai tālākas darbības varētu nodrošināt, un unload, lai iztīrītu atmiņu. Tas, kas mums vairāk interesētu, ir, kad mums failā šis tas trūks, un ka mums ir jāparunā, kas ir hashings. Tātad, lai mēs veiksmīgi strādātu, mums ir, protams, jāpieslēdz visas CS50 funkcijas. Mums ir nepieciešams ievadi izvade, jo tas nodrošina ne tikai ievadi izvadi, tas nodrošina arī darbu ar file fopen, stdlib, kurš atpazīst datu tipu failu, string, kas strādā ar mums jau pazīstajām salīdzināšanas funkcijām, un strings, kas mums ir jauns, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu izmantot str case cmp, tātad string case compare, lai salīdzinātu vārdus, ignorējot lielos mazos burtus. Mums ir elements vārds, kuram ir noteikts garums, tātad +1 mums veidojās, lai varētu pabeigt tekstiņu. Konkrēts vārds ir savienots ar kādu nākamo vārdu, lai veidot konkrētu struktūru. Tātad mums būs šis table n, šī struktūra kreisajā pusē ar n lauciņiem, šī gadījumā 26 lauciņi, tā kā alfabēta burti. Un katru reizi, kā mēs atrodam vārdu, kurš atbilst kaut kādai konkrētai darbības rezultātu vērtībai, mēs viņu ieliekam kādā no šiem lauciņiem. Tas, kas mums ir jāpanāk ar šo te node next, ir, ka mēs nevis katru reizi pārrakstam to vārdiņu, kas tur ir, kas būtu collision faktiski, bet pievienojam nākamo, kas saucās chaining. Tāda hashings ir faktiski, kad mēs izreikinam kaut kādu vērtību, kas atbilst vārdam, un pēc tā iešķirojam, kuru vārdam ir jāatrodās, un tad mēs ejam caur konkrētiem vārdiem, lai atrastu to, ko mēs meklējam. Līdz ar to šī uzdevumā mums ir ne tikai jānolasa atmiņa, mums ir jāpamēģina pārveidot šo funkciju un jāattīra atmiņa. Sliktā ziņa ir, ka, lai izietu testus, ir jābūt strādājušai unload funkcijai. Tehniski var ielikt vienkārši return true, bet mēs pamēģināsim arī viņu reāli pabeigt. Pirmais, kas mums jāizdara, ir jāizpilda load funkcija, kas palīdz mums nolasīt no konkrētā faila. Tad dictionary ir nosaukums, adrese, kur atrodas fails. Līdz ar to mēs rakstīsim mainīgo failu. Varam arī viņu tā nosaukt, galvenais tad ar mazajiem burtiem. fopen, dictionary, read režīmā. Ja fails izrādās neatverams un nekas tur neizveidojas, tad return false, jo mēs neko nevaram izdarīt. Bet šeit mums būtu jāpievērš uzmanība. Ja mēs tā izdarīsim, mēs neaizvērām failu. Tad mums ir svarīgi arī aizvērt failu, un tehniski vajadzētu arī izsaukt funkciju unload. Tīri, lai mēs paredzētu, ka mēs arī iztīrīsim visu atmiņu, ko mēs esam aizņēmuši. Ja gadījumā funkcija tiek izsaukt vairākās vietās. Tālāk, pēc tā mēs varam mēģināt pateikt, ka mums būs konkrētajā vietā vārds. Mēs tūlīt viņus lasīsim. Definīciju mēs rakstam tāpatās kā augšā. Tātad length +1, 45 +1 simbols. Un kamēr ir iespējams ar fscan F nolasīt no faila tekstu un ierakstīt to mainīgajā vārds, tad kamēr nav pienākuši beigas failam, EOF nozīmē end of file, mēs mēģināsim veidot jaunus elementus. Tad node, new node, varam arī citu mainīgo, malloc, size of node.
Tad mēs izveidojam jaunu elementu, kas nozīmē, ka mums ir jāpārbauda arī, vai jaunais elements reāli izveidojās un nav tukšs. Ja viņš ir tukšs, mēs vēlamies pateikt, ka mēs varam ciet failu. Vajadzētu arī nosaukt mainīgu, kad mēs sakam fclose. Atbrīvot konkrēto elementu, ko mēs te tikko esam izveidojuši. Un return false. Šī gadījumā vajadzētu būt, ka tehniski vēl nav beigas programmai, jo vēlāk tiek izsaukts unload tāpatās. Līdz ar to mēs esam aizgājuši nedaudz tālāk. Jo iespējams mēs jau kādu vārdu nolasījām. Tehniski mēs varētu arī šeit ielikt arī komandu unload. Tas, kas būtu svarīgi, būtu ņemt vērā, ka, lai mēs varētu iztīrīt atmiņu, mums vienmēr jaunam elementam vajadzētu pateikt, ka nākamais elements ir 0. Tad new node next ir 0. Ja mēs to neizdaram, mēs nevaram korekti iztīrīt atmiņu, jo mēs sākam tīrīt norādes uz kādu citu vietu, kur varētu būt kaut kādas atkrituma vērtības, nevajadzīgās vērtības no iepriekšējām lietām, vai arī varētu būt no iepriekšējām lietām norādes vēl uz citu vietu, un tādā gadījumā mēs varam izsaukt diezgan liels problēmas. Tad, kad mēs esam pateikuši, ka tur ir 0, šī mirklī mēs esam pabeiguši veidot elementu un pārbaudīt, ka fails tiešām strādā, mēs varam izmantot string copy un new node vārdā ierakstīt konkrēto nolasīto vārdu. Tālāk mums jau jānosaka, kur viņš ir jāliek. Tam mēs izmantosim bez zīmes veselu skaitli ar nosaukumu indeks, kurā mēs ierakstīsim hashing funkcijas rezultātu. Ņemam vērā, ka mums šobrīd hashingam ir diezgan viegla funkcija, bet viņi ir strādājuši, tātad viņi nemet kļūdu. Tālāk mums vajadzētu pārbaudīt, vai tabulā konkrētajā indeksā kaut kas ir. Ja tur nav, tad mēs pasakam, ka konkrētajā vietā mēs liksim jauno elementu. Ja tur ir, tad mēs pateiksim, ka mums vajag kursoru, lai atrastu vietu, kur mums ir pēdējais elements, bet sākumā tas būs table index. Tad mēs iesim ar while cauri, kamēr nākamais elements nav 0. Mēs sakam, ka jāpāriet current elementam uz nākamo. Tad, kad mēs esam tam tikuši cauri un esam atraduši vietu, kur ir 0, mēs varam piesaistīt to kā pašu pēdējo elementu. Tātad current next ir new node. Šobrīd mēs esam visu izveidojuši un mums paliek tikai pašas beigas funkcija. Pašas beigas funkcija, protams, mums ir fclose, lai aizvērtu failu, ja mēs jau esam pabeiguši ciklu, kur mēs viņu lasam. Un return mums ir jābūt true. Tad mēs procesu pabeidzām, līdz ar to ir true. Šī mirklī būtu ieteicams tomēr palaist make dictionary, lai pārbaudītu uz kļūdām. Piemēram, šī gadījumā redzam, ka es esmu izlaidusi pirms faila mainīgā zvaigznīti. Mums to pat pasaka priekšā, ka šī te vietā mums nepieciešams zvaigznīti. Redzam, ka pie new node viens burtiņš ir pazudis. Un šeit nosaucam nepareizi failu. Dictionary salīdzina kā dikta, līdz ar to tas ir tāds vārdiņš, ko var arī lietot konkrētajā vietā. Pārbaudīsim, kuru vēl ierakstīju nepareizi.
Kad sākam redzēt šādas te kļūdas, mēs zinām, ka mēs varam veidot jau galveno programmu, tātad speller. Un, ja speller izveidojas, tad mums viss dictionary ir pareizi. Tad ar make dictionary mēs varam vienkārši ļoti ātri izķert kļūdas konkrētajā failā, bet tikko kā mēs sākam redzēt, ka mums ka nav iespēja viņu izveidot un kaut kas tam līdzīgs, tad mēs zinām, ka mēs veidojam nepareizo failu un ir jāveido speller, nevis dictionary. Ja izlasam kārtīgi uzrakstīto instrukciju, tad šādu kļūdu parasti nepieļaujam. Bet kuru failu mēs laižam caur make, lai pārbaudītu tīru uz gramatiku, nav liela nozīme līdz momentam, kad jūs nenonākat līdz pēdējiem soļam, kad tam vajadzētu savilkties kopā ar citām lietām. Attiecīgi pēc load mums nākamais ir izmērs, jo mums ir jāsaprot, cik mums tur daudz viss kaut kas ir, un lai ar to visu strādātu. Tad tas atgriezīs to, cik vārdiņi ir iekš dictionary failu. Mums būs nepieciešams skaitītājs, līdz ar to izveidošu count. Un uzreiz zinu, ka tas ir tas, ko es atgriezīšu. Lai izskaitītu, cik ir vārdi, man ir jāaiziet visam table cauri un visiem tā elementiem. Tātad int I ir 0. I ir mazāks par n. Atceramies, šeit bija lielais n, jo te bija jau definēts. I plus plus. Tas ies cauri pašam table. Tālāk mums vajag for ciklu, kas iet cauri konkrētajā table elementā visiem apakšelementiem. Tātad node current ir table ītais, kamēr current nav vienāds ar 0. Mēs sakam, ka current ir nākamais elements. Tad šī gadījumā nedaudz atšķirās robežu vērtības variants. Un count plus plus. Attiecīgi šī gadījumā atkal varam vai make dictionary, vai make speller. Speller būtu loģiskāk no viedokļa, ka tiek pārbaudīta visa programma sasaistībā arī ar otru failu, jo mēs nu jau rakstam kaut ko sarežģītāku no viedokļa, kurā vietā mēs procesā atrodamies. Nākamā funkcija, kas nostrādā, protams, ir hashings, bet tas mums šobrīd ir rakstīts, līdz ar to mēs pamēģināsim, kā tad strādās viss ar to standartu ierakstīto hashingu. Līdz ar to mēs pārliksim pie check funkcijas, kas pārbauda, vai vārds ir iekš konkrētās vārnīcas. Atkal mums ir nepieciešama unsigned int un index, un tas ir hashots vārds. Tad par spīti tam, ka funkcija ir diezgan vienkārša, mēs viņu varam izmantot arī tālāk kodā un pārbaudīt, ka mēs vispārējo uzrakstam pareizi. Mums ir jāiet cauri pilnīgi visiem elementiem, un līdz ar to rakstīsim for ciklu ar norādi uz konkrēto vietu, table index. Ja elements nav 0, elements kļūst par nākamo elementu. Ja gadījumā mēs to atrodam, izmantojot string case compare, šobrīd esošais vārnīcā vārds attiecībā pret padoto vārdu, ja atgriež 0, tad mēs esam atraduši vārdu un return true. Šī mirklī mēs esam pabeiguši praktiski visu, kas ir vajadzīgs, lai programmu varētu veiksmīgi palaist. Viens burtiņš trūks, tātad teicu case, jābūt arī e. Bet tai pašā laikā mums ir neliela problēma ar pārbaudīšanu. Ja mēs tagad mēģināsim pārbaudīt šo te uzdevumu, iepriekš, ka tas ir liels uzdevums, mēs to varam pamēģināt arī ar check 50. Mēs redzēsim, ka nevar pārbaudīt, jo nav unload funkcija. Tāda netiek vispār tīrīta atmiņa. Un viņš to nosaka pēc tā, ka šeit tiek atgriezts false, kas nozīmē, ka ja mēs gribam vēl pirms mēs esam uzrakstījuši atmiņas attīrīšanu pārbaudīt, mēs varam ierakstīt šeit true. Tātad nevar
izdarīt neko, jo, ir false. Tad samainam uz true un make speller, viss strādā. Un čekā mēs redzēsim vismaz, kuras no vērtībām viņš pareizi ir atradis. Tad mēs būsim it kā izlietuši sākumā 2 uzdevumus, bet mēs būsim panākuši, ka mēs varam redzēt automatizēto novērtējumu, vai mums viss pārējais ir pareizi. Tad redzam, ka viss pārējais ir pareizi, mums trūks tikai atmiņas šī te atbrīvošana. Faktiski ir tā, ka, ja gadījumā sanāk, ka nav viss kārtībā, mums ir jāņem vērā tas, ka mums ir mainīgais n, kuram tehniski pie hešošanas vajadzētu būt pirmskaitlim, turklāt diezgan palielam pirmskaitlim. Piemēram, 10,007 ir diezgan adekvāts skaitlis, bet tādā gadījumā ir jāmaina hash funkcija uz nedaudz sarežģītāku. Šī mirklī atbrīvosim atmiņu, lai mēs varētu godīgi iziet visus testus. Tad mums ir atkal jāiet cauri pilnīgi visam table, līdz ar to atkal for cikls. Int I ir no 0 līdz I mazāks par n, I++. Tikai, lai izietu pilnīgi visiem elementiem cauri, šoreiz mēs teiksim, ka ja table I-tais nav 0, mēs veidojam kursoru uz table I-tais. Kamēr kursors nav 0, mēs ņemam, veidojam pagaidu elementu, kurš ir kursorā. Kursoru pabīdam. Un atbrīvojam pagaidu elementu. Make speller, pārbaudam, ka nav kļūdu un palaižam check. Tad redzam, ka programma ir atbrīvota no atmiņas kļūdām un esam izgājuši visu uzdevumu. Kā izaicinājums ir iespējams samainīt n burtu uz atbilstošāku un uzlabot hashing funkciju.